Kopš oktobra pirmajām salnām sēklu plantācijās notiek čiekuru vākšana, lai iegūtu augstākās kvalitātes sēklas. Šobrīd tiek ievākti pēdējie spaiņi šajā sezonā. Kopumā savākts vairāk nekā 1000 hektolitru skujkoku čiekuru. No šī hektolitra var iegūt ap 580 gramiem sēklu. Tas nozīmē, ka 580 ir ap 80 000 dīkstošu sēklu. Tātad puisis dienā ielasa 80 000 stādumu. Atcerieties to sareizināt ar 1000. Un čiekuru vākšana nav pa spēkam visiem. Katrs čiekurs jānorauj ar roku. Kā ir jūtās, ka fiziskais uzlabojās, tas strādājot rapjoties kokos? Spēks jau ir, jā. Spēku vajag. Jākāp kokos ir, jāapzāģē viņi. Svaigā gaisā jau patīkam strādāt. Ir koki tādos, kuros nav tik viegli uzkāpt, kur netiek klātiem galotnēm, tad ir tā. Jāpārliek vairākas reizes trepi, jākāp atsevišķi. Nav tā, ka uzkāp vienā reizē, viss nozāģē un kārtībā. Kad čiekurs ir ievākts, tā piedzīvojums tikai sākas. Un pēc tam mēs veicam viņu kaltēšanu, pēc tam sēklu apstrādi. Tā kā ir sēklas sagatavots, mēs dodam meža pētīšanas stacijai, kur ir Valsts meža dienas certificēta laboratorija, sēklu kvalitātes pārbaudē. Pēc tam mēs šīs sēklas realizējam kokaudzētavās, kur kokaudzētavas izaudzē stādiņus. Varētu rasties naivs jautājums. Kāpēc tas viss nepieciešams? Ja koki spēja atjaunoties, arī iesējoties paši. Ja viņš iestāda un veids kopšanas darbus, protams, tie ir jāveic. Viņš palielina savu īpašuma vērtību. Viņam nevajadzēs gaidīt mūžu, varēs ātrāk, viņš garantēti pēc 40 gadiem jau iegūs lielu un būtisku atdevi no sava meža. Tā ir tā starpība starp mākslīgi atjaunotu un dabīgi atjaunotu. Kad dabīgi atjaunos ir tas pats, kas tā iegūs vietu zinām. Tu nezini, kas tev sanāks. Tu strādā, centies, bet rezultāts nevienmēr ir garantēts. Ja tu viņu atjaunos mākslīgi, tu zini, ko tu vari sagaidīt.